es esmu šeit, lai pastāstītu par virzību uz priekšu savā kalpošanā. Kas ir mana kalpošana? Ja es tā paskatos pagātnē, tad tā vienmēr bijusi saistīta ar kaut ko radošu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kaut kas tehnisks, es pastāstīšu, kā es visu arī uzsāku, kādas iespējas man bija šeit draudzē. Tas tik un tā ir bijis kaut kas radošs, jo tas ir beigās nonācis līdz šai te vietai. Kad es atnācu uz draudzi, bija ļoti daudz iespējas. Es tā kā vēl nevienu nepazinu, ja, bet es tomēr biju grupiņā un biju vadītājs. Un tolaik es tam tādu vērtību kā šobrīd nepiedevu, bet tas īstenībā mainīja visu manu virzienu. Tieši tas, ka man bija vadītājs garīgais. Un tajā laikā es atceros, ka bija ļoti daudz iespējas kaut ko darīt. Un man ļoti saistīja mūziku un mūzikas tehnika, bet es nezināju, kur to tā kā virzīt priekš visas tās spējas un to vēlmi, kur to likt iekšā. Un man piedāvāja Tīta vadus šajā draudzē. Ne šajās telpās, tas bija Elizabetes ielā, bet jebkurā gadījumā tas bija tāds maziņš darbiņš. Mums toreiz nebija tā, ka mēs atnākam uz dievkalpojumu un viss ir uzlikts. Mums toreiz bija noliktavā viss. Un pirms dievkalpojuma mums bija tas viss jāatnes, mums tas viss bija jāceļ augšā, mums tas bija viss jāpiesprauž pie vadiem, visi vadi bija jāsasprauž, pie pulas bija jāsaliek. Viss tas bija jādara no jauna, no nulles. Un pēc dievkalpojuma tas viss bija jāatsprauž, jāatvieno un jānes atpakaļ uz noliktavu. Un tas bija baigies darbs un tas bija katru nedēļu. Viens tas pats. Un pirmais, ar ko es sāku, bija šeit uz skatuves. Mēs nācām, tajās telpās uz skatuves nācām un tinām vadus. Un tas bija tas, kur es palīdzēju. Vienkārši tinu vadus. Regulāri. Katru svētdienu. Pēc tam, pēc dievkalpojuma, atkal viņus satin. Saliek kastē un aiznes. Pēc kaut kāda brīža piedāvāja palīdzību, tad nevis piedāvāja palīdzību, bet piedāvāja palīdzēt nest pulti uz noliktavu un no noliktavas. Es nesu to pulti. Mēs divi tā nesām. Paņēmām to kasti un vienkārši stiepām uz noliktavu un no rīta atkal paceļam un nesam atpakaļ. Valkam ārā, uzliekam un viss. Pēc tam, pēc kāda brīža, man piedāvāja slēgt pulti klāt. Parādīja, kurš vadiņš jāsprauž. Tad es slēdzu klāt priecīgs. Tad viss, kas iepriekš to es neatstāju. Satinu vadus, atnes pulti, pieslēdzu pulti pareizi un viss. Pēc kaut kāda laika es jau stāvēju blakus pie tās pults, ka kāds tur visas tās lietiņas darīja, jo man jau interesēja. Es biju pametis īstenībā savu sirds lietu, kas bija DJ mākslie, to tā var nosaukt. Man ļoti gribējās to turpināt, bet es sapratu, ka es tajā vidē negribu būt. Un šeit es vienkārši nezināju, ka var to arī attīstīt. Un tā es sāku lēnā garā skatīties, kā tas notiek. Un toreiz es atceros pat, bija tautas lūgšanas sapulce. Mums pirms tautas lūgšanas sapulces bija cita pulce. Bija mazāka pulce. Es uz viņas jau kaut ko iemācījos darīt, bet tautas lūgšanas sapulcē bija šī pulce, un es stāvēju klāt, un es ar lielām acīm skatos, tas gan ir baigi krutēs, kas to visu saprot. Un iznāca tā, ka tā pati pulce ir pie mums šeit draudzē. Un pie viņas beigās tā bija iespēja arī man mācīties, kā tur viss notiek. Bet lai es nokļuvu pie tās pulces, man lūdzu darīt tādas lietiņas. Katru svētdienu no rīta tu atnāc un nomaini šim te mikrofonam un otram bezvadu mikrofonam baterijas. Katru rītu. Viss, ko es varēju darīt. Atskrien šajien, nomaini baterijas, pārbauda vai strādā. Viss. Vairs neko neaiztiec. Pēc tam man paprasīja, vai es varu sadabūt mikrofoniem statīvu. Man parāda, ko vajag, iedod naudiņu, aizbrauc nopērt. Es aizbraucu nopirku statīvu. Baigi priecīgs pats bija, kad izdarīju tās lietas, vai ne? Bet tikai pēc tam varēju operēt jau pie šīs pulces, kā pats jau kā pie skaņas saprast, kas un kā notiek, un tas jau pilnīgi cits stāsts. Un es to visu redzu kā kaut kādu radošu un pilnīgi neaprakstām procesu. Tas nebija vispār manās rokās, un es neredzu iespēju īstenībā kaut kur citur kaut ko tādu arī panākt. Līdz šim jau nekas tās nebija noticis. Lai es nonāku kādā studijā pie tādas pulces, tas faktiski nereāli, jo man nav tādas izglītības kā skaņotājiem. Tas viss notika šeit. Un tā ir tā mana kalpošana, kā es to redzu. Un tas, ka mācītājs vēl piedāvāja veidot tādu pasākumu Neona paudze, kas plānojas nākamgad, tas vispār man šķiet kaut kas nereāls, tāpēc, ka es to biju ļoti daudz, ļoti ilgi gribējis. Kaut ko tādu man ļoti vienmēr ir paticis tādas lietas. Un vēl līdz šim es jau godīgi nevaru iedomāties, ka tas tiešām notiek realitātē. Tas viss ir ļoti pārdabiski, un es pastāstīšu, no kurienes tas ir sācies. Šodien mācītājs tieši Miljonāru klubā arī starp citu stāstīja par to, ka ļoti daudz ietekmē arī tas, kas ar mums notiek bērnībā.
bērnībā mums kaut ko var ielikt vecāki, kaut ko citu pieaugušie, vai ne? Un mēs varbūt citreiz nesaprotam, kāpēc tieši tādas lietas piesaista, vai kāpēc kaut kas notiek ne tā, vai tieši tā, kā gribās. Nu, ir kaut kādas lietas, kuras mēs varbūt nesaprotam, kāpēc, kad pieaugam. Ja? Starp citu, šajā sakarā es varētu kādu anekdotu pastāstīt, vienu no dzīves. Ir kāds paziņa, kam ir paziņa, jaunietis, puisis, kuram bērnībā vecāki stāstīja, ka viņš esot nevis piedzimis kā piedzimis, bet atrasts kāpostos. Un viņš reāli noticēja. Un kā bērns, viņš jau, kamēr viņš nezināja, kā patiesībā ir, viņš tam ticēja. Protams, gadiem ejot, viņš pieauga, viņš uzzina, kā tas patiesībā ir. Ja? Un tad, kad viņam vienu reizi pusdienās pasniedza kāpostu sautējumu ar gaļu, viņš viņu nevarēja apēst. Domājieties, pieaudzis puisis, viņš nevarēja apēst, pēc, ka viņam tik un tā palika kaut kāda asociācija. It kā stulbi, bet ir kaut kādas lietas, kuras mēs varbūt nevaram izskaidrot. Mums varbūt šķiet kā nepilnība, bet mēs to varam izmantot arī varbūt pat kaut kādā pozitīvā virzienā. Ir kaut kādas neizskaidrojamas lietas, un arī visā šajā procesā arī es esmu piedzīvojis ļoti daudz, ko es nevaru saprast ar prātu loģiski, bet es zinu, ka tas ir nācis arī no bērnības. Piemēram, tad, kad bija jādomā ideja šim pasākumam uz nākamo gadu, ļoti, ļoti palīdzēja cilvēki, kurus es biju uzaicinājis piedalīties šī pasākuma veidošanā. Ļoti ātri bija idejas no visām pusēm, es ļoti pateicīgs par to, bet pēc tam, kad bija jāraida šī ideja, man bija jādomā. Un pirmais, kas man nāca prātā, bija tikai tas, ko es bērnībā biju redzējis. Un tad, kad es biju maziņš, es nezinu, 6 gadi varbūt, pavisam mazs, vecākiem bija mājā video kasešu atskaņotājs. Un starp kasetēm bija tāds koncerta ieraksts, saucās Feet of Flames, jeb ugunīgās kājas vai ugunīgās pēdas, nezinu, kā nosaukt latviski. Tas bija pasākums par īru dejām. Ļoti liela mēroga Londonā, Hyde Parkā, pilns ar cilvēkiem. Bija diezgan sen tas viss notika, bet es viņu redzēju kāds 20 reizes. Es viņu skatījos un man neapnika nekad. Un es viņu vēl nesen starp citu noskatījos. Ļoti patika. Un, protams, viss pārējais, ko es pēc tam biju redzējis saistīts ar mūziku, dažādi klipi no Eminema nāca un man ļoti patika un es kaifoju un vēl joprojām patīk. Bet tas viss jau pa lielam no tā jau nāca tās idejas. Dejas, gaisma, apģērbi, mūzika, pašsacerētas dziesmas. Un te mazliet sīkāk gribu pateikt, tad, kad ienāca šī ideja prātā par pašsacerētām dziesmām, neviena dziesma jau vēl nebija sacerēta. Nekas jau vēl nebija gatavs. Bet vislabākais tas, ka tas man neuztrauca. Jo ir viens notikums no manas dzīves, kur es pārliecinājos par to, ka mēs kā cilvēki īstenībā pat nesaprotam vēl tagad. Es domāju, ka mēs nesaprotam neviens, cik īstenībā daudz mums iekšā ir. Un es par to notikumu gribu pastāstīt. Tas bija pirms atnācu uz draudzi, jau aptuveni 10 gadus atpakaļ. Es gāju kādā treniņā, kuram nebija kaut kāda reklāma, man uzaicināja tā, faktiski nepazīstams cilvēks. Un ļoti uzbāzīgi nāca regulāri un teica, tev jāatnāk uz man treniņu, tev jāatnāk. Es domāju, labi, lai liekas mierā, es aiziešu. Un es aizgāju un tur bija tāda atmosfēra, tā kā kaut kādā armijā. Melnas sienas, ķieģeļi, pagrabstāvs, restes durvju vietā. Tā, viss smaga elektroniskā mūzika un tāda atmosfēra. Es domāju, labi, toreiz man bija baigās dusmas, kaut kur jau jāizliekās. Un tiešām palīdzēja tās fiziskās aktivitātes. Un viņa bija izveidot tāda veselīgas sacensības sistēma, laikam, ķieģeļu siena. Un tad, kad tu atnāc uz treniņu, tu uzrakti, kuro reizi tu atnāc uz treniņu. Un es nācu ļoti aktīvi. Es sapratu, ka man tas tajā brīdī palīdzēja, un es biju vadībā vienā brīdī. Man bija visvairāk tas skaits. Un bija viens treniņš, kurā, jūs zināt, kas ir kardio, izturība, ja? Treniņš uz izturību. Mūs nokausēja līdz pēdējiem. Vienalga kādā profesionālā līmenī cilvēks būtu, viņš būtu nokausējis līdz pēdējiem. Ka vispār elpas vairs nav, vispār nezinu, vairs rokas trīc, viss tev trīc, tu vairs neko nevar izdarīt. Bet pēc paša treniņa beigās 8 cilvēki mēs dalībnieki. Mums noliek, zinat, kas ir planka poze. Planka, tas ir iedomājieties, ja šeit ir grīda, tad es stāvu asociējies tikai ar elkoni un ar pirkstgaliem pie grīdas. Pārējais ķermenis vienkārši stāv saspringts, un tev jāturās ir. Un mēs tā 4 pret 4 stāvējām. Mūzika skan, laika atskaita, mēs nezinām cik. Profesionāļi iesaka iesācējiem sākt ar 20-30 sekundēm tā stāvēt. Pēc tam mēģināt ar 45 un 60 sekundēm un advancētākiem 90 un vairāk sekundēm. Un mēs stāvējam. Un es dzirdu ar
viena ausa, ka viens nokrīt, otrs, trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais turpina stāvēt. Un mēs stāvam divatā. Mēs nevaram grozīt galvu, mēs nevaram mainīt pauzi, jo mēs nokritīsim vienkārši. Un mēs stāvam, sviedri pili vienkārši līst tā kā nekad, un tu nezini, cik tu ilgi stāvi. Un prāts saka, ka tev ir jāpadodās, tāpēc, ka tikko bija kardio treniņš. Otra puse saka, bet tu esi vadībā, tev taču jānoturās ir. Un visu laiku tā cīņa, un tu stāvi, un viss strīci vienkārši, un tu saproti, ka viņš nekrīt, un ko darīt. Prāts saka, ka tu nevari. Tas taču nav iespējams, tikko treniņš bija. Īsāk sakot, es noturējos, paldies Dievam, es nokritu pēdējais, bet tas nav tas labākais. Tad, kad es uzprasīju trenerim, cik mēs ilgi stāvam, ja es nemaldos, tas bija 10 gadus atpakaļ, ja es nemaldos, man prātā palika atmiņā 3 minūtes. Tās nav 90 sekundes, kas advancētākiem bija, bet tās bija 3 minūtes. Un es to izskaidroju ar to, ka ja mēs redzētu pulksteni savā priekšā, mēs visi būtu padošies ātrāk. Tā kā mēs pulksteni neredzējām, mēs īstenībā noturējāmies ilgāk. Un ar visu šo te idejas formēšanu ienāca domprātā, ka tā ideja varētu būt tieši par to, lai cilvēkiem parādītu, ka īstenībā mēs varam daudz vairāk nekā mums saka pasaules pulkstenis priekšā. Pēc saviem slinkuma standartiem kaut kādiem, ja? Nu, piemēram, kas te varētu būt par standartiem? Gribi ēst? Atver Bolt Food, pasūti, tev atvedīsim, tev nav jāiet uz veikalu. Gribi ātro naudu, pasūti pie mums ātro kredītu, ja? Iedosim tev kontā 5000 un vēl piedāvām, mēs ļaujam tev ieguldīt savā biznesā, tu varēsi sēdēt mājā, nestrādāt un tev naudiņa ripos kontā. Un cilvēki notic un paliek mājā un slinko un domā, ka tā ir dzīve, vai ne? Bet īstenībā dzīve ir vienādojama zīme ar savu laiku. Mēs izniekojam laiku tādā veidā un tā ideja tā arī tapa tieši no šī te notikuma, no šī sporta treniņa, lai parādītu, lai palīdzētu saprast un noticēt, ka īstenībā mums ir kaut kas daudz vairāk, mēs pat neapzināmies. Un es domāju, ka līdz pat pašam galam neapzināsimies, jo mūsu Dievs ir neaprakstāms un mūsos katrā ir daļa no viņa. Un kā tad tapa, kā tad top šis te pasākums, ja runā par šo te kalpošanu? Pirmā dziesma, es atceros, kas tā bija, kura bija pirmā dziesma, bet es nezinu, kā viņa tapa. Es tiešām nevaru aprakstīt, vienkārši lija ārā, un tās dziesmas nosaukums ir Aizkaitināts. Un vienkārši, es nezinu, no kurienes nāca ārā vārdi, nāca ārā melodija, viss bija skaidrs jau, ko darīts, vienkārši pierakstīju, viņa tapa. Un, manuprāt, ir pagaidām viena no viskaistākajām dziesmām vispār no visā tā repertuāra. Vēl viena dziesma, es zinu, ka tapa tā, ka man sieva var apliecināt, es naktī pieceļos, un es saku, vai man sieva prasīja, kas notika, es saku, man kaut kāda melodija skan prātā jāiet pierakstīt. Es piesēdos pie datora, pierakstīju melodiju un domāju, nu rīt parādīšu sievai, varbūt es esmu dzirdējis slavēšanā jau, mazums. Paklausījāmies nākamā rītā, un viņa saka, ka tā kā nē, nu nav tādas dziesmas slavēšanā. Es domāju, nu okei, tu lai top tāda dziesma. Pārējās dziesmas vairāk vai mazāk tapa cilvēcīgiem spēkiem, teiksim tā. Es vienkārši piesēdos, vienkārši sāku darīt, tā kā mācītājs arī šodien teica, pa mazam solītim tu vienkārši dari, pat ja tev nav nekāda iedvesma. Uzliec 1 akordu, 2 akordus, 3 akordus, nezinu, izdomā kaut kādu ritmiņu, pēc tam rodās kaut kāda vārda, pēc tam rodās ideja par ko un tā tālāk. Tā kā ir gan neaprakstāmi, gan aprakstāmi, bet tas viss ir Dievam līdz to. Tāpēc es domāju, ka tikai tāpēc tas sanāk. Un viss tas ir tikai no tā, ka es sapratu no tā treniņa, ja, kad iekšā ir, tu vari izdarīt to. Tev nav, nekad, tu neesi rakstījis dziesmas, nekad iedomājies, tu nekad neesi to darījis. Un tu liekas, tas ir kaut kas nereāls. Nu, bet ir reāls taču. Izdarījām taču. Izdarījām. Tas ir reāli pavisam. Un tā nu tās dziesmas tapa un top vēl joprojām. Un man pašam ir ļoti liels prieks, un man ļoti patīk pašam klausīties, varbūt stulbi skan, bet arī par to mācītājs teicis, ka tu izdari kaut ko, un to pašam tas patīk. Un man tiešām patīk. Es uz darbu eju ar kājām, un es klausos tās dziesmas, un es iztēlojos, un es vizualizēju, kā tas izskatīsies, un priecājos visā tajā procesā. Un pēdējā dziesma, kas tapa, viņa tapa tādā brīdī, kurā nebija nekāda iedvesma. Vispār negribējās neko darīt, bet mērķis bija uztaisīt 10 dziesmas. Un pietrūkst vēl pāris. Viņu vienkārši vajag uztaisīt. Un kā viņa tapa, lai saprastu, ja? Dievs viņu uztaisīja, Dievs man iedod kaut kādu melodiju. Nu, nē, es piesēdos pie datora, uzliku 4 akordus parastus vienkārši. Un aizgāju gulēt. Un nevarēja aizmigt. Un reāli nevarēja aizmigt. Un nezinu, kāpēc, kaut kāds iekšā uztraukums bija, nesapratu, kāpēc, un piecēlos pirms modinātāja, gāju uz darbu,
neklausījos nevienu dziesmu, vienkārši nāk prātā kaut kādas domas. Aizgāju uz darbu, saprotu, ka es nevaru padomāt par darbu, un es izdomāju vārdus tajā dziesmai. Nācu mājā, nāk melodija prātā. Es gāju mājā, pierakstīju melodiju. Pēc tam tajā pašā nedēļā ierakstījām balsi šeit. Un vienkārši es nezinu, no kurienes tas nāca, bet man personīgi pagaidām tā ir vistuvākā dziesma. Neteikšu, kam veltīt un par kādu tēmu, paši piedzīvosiet, paši redzēsiet, bet tas ir kaut kas neaprakstāms. Es pats nevaru izskaidrot, kā man ļoti patīk. Un tās lietas tapa, un es nevaru aprakstīt līdz galam. Bet es zinu vienu, ka ja es nebūtu bijis šeit ilgstoši regulāri, katru reizi dievkalpojumā, katru reizi mājas grupā, ja man nebūtu savs garīgais vadītājs, ja es necienītu šos cilvēkus un tā tālāk un nenovērtētu, un, protams, ja man nebūtu personīga attiecība ar Dievu, tad nekas tāds nenotiktu nekad. Un es varētu turpat arī sēdēt viens pats vientulībā un tā arī pēc kāda laika. Tā kā paldies Dievam par jums visiem, ka ir tāda iespēja dzīvot, vai ne? Ja jūs gribat zināt, dotajā brīdī ir 8 dziesmas gatavas no 10. Bet ir ļoti daudz palīdzību bijusi no iesaistītiem, par ko es esmu ļoti pateicīgs katram. Iedomāties nevarat, cik lielu prieku tas dod, ja vienalga, kurš pienāk, pasaka, man šitāda ideja, šitas foršs, tas un foršs. Viss ar to pietiek visai nedēļa, ka kāds pasaka, ka ir kaut kāda jauna ideja un ka tu redzi kaut kādu prieku tajā procesā, ka grib palīdzēt, neaprakstām. Tāpēc komandai ir ļoti liels spēks. Un pēdējais, ko es gribu pateikt šajā visā sakarā, ja reiz mēs esam draudzē, tad jāpasaka kaut kas arī par Dievu prātu, vai ne? No Bībeles. Un man nāk prātā viens personāžs. Tas ir Samsons. Kāpēc tieši Samsons? Viņš ir atšķirīgs no citiem personāžiem ar vienu lietu. Viņš ticēja, ka viņa spēks ir matos. Bet mums daudziem taču nav gari mati. Mums tik un tā ir spēks, pareizi. Mēs varam izdarīt daudz. Kāpēc viņš domāja, ka viņam matos fiziski ir spēks kaut kāds? Tāpēc, ka viņam mamma bērnībā teica, ka Dievs viņai teica negriezt matus, un lūk, tur būs tas spēks. Negriez matus, tad viņš būs spēcīgs. Nogriezīs, būs tā kā Ādams. Lūk, un viņš ticēja, viņš domāja, ka viņa spēks slēpjas viņa matos. Viņš domāja tā. Un ļoti interesanti, kā sākās vispār viņa dzīve īstenībā no vecākiem. Tas nolasīšu no Soģu grāmatas 13.3. Tā kunga eņģelis parādījās šai sievai, tad viņa mātei, un sacīja viņai, redzi, tu domā, ka tu esi neauglīga, jo tu neesi dzemdējusi, bet tu kļūsi grūta, un tu dzemdēsi dēlu. Māte jau pašā iesākumā, tāpat kā Sāra Abrahama, domāja, ka viņa ir neauglīga. Kāds pamats? Domāt, ka tu esi neauglīga, tikai tāpēc, ka vēl nav sanācis? Tāpat arī Samsons domāja, ka viņam spēks slēpjas tajos matos, un līdz ko matus nogrieza, viņš sāka justies bezspēcīgs. Bet tālāk sako vēl interesanti. Jā, viņu noķēra pretinieki, tāpēc, ka viņš ticēja, viņš domāja, ka viņam nav spēka vairs. Ja? Viņu noķēra pretinieki, sasēja pie balstu stabiem, templī, izdūrā acis un ņirgājās faktiski pa viņu. Un viņš domāja, ka Dievs uz viņu ir dusmīgs par to, ko viņš izdarīja. Un viņš domāja tās visas nepareizās lietas prātā. Un ne jau pat vēlns tur viņam nāca kaut ko teikt. Viņš neticēja, viņš pats sev iestāstīja, ka kaut kas nav kārtībā, ka viņš ir rīkojis kaut ko nepareizi. Bet viņš taču gāja pareizā virzienā, viņš bija Dieva kalps, viņš to zina. Viņš bija nazīrietis, kā ir rakstīts. Nazīrietis tulkojumā nošķirts Dievam, jeb nodalījis Dievam. Un ļoti interesanti, ka vārds nazīrietis ir netieši saistīts ar vārdu nācerietis. Un nācerietis bija Jēzus. Tādas paralēlas it kā, ja, bet interesantas lietas papētīja. Un beigās ar tām visām izvērtējām acīm, bez saviem matiem, bez savu spēka, piesiets pie tiem stabiem, viņš tik un tā sabrucināja tos stabus. Viņam tik un tā bija tas spēks, no kurienes viņš domāja, ka viņam tos matos ir spēks. Viņam visu laiku viņš bija iekšā, visu laiku viņš pats iestāstīja, ka nav pēkšņi, tāpēc, ka nogriez matus. Varbūt tas pārnestā nozīmē, bet tik un tā mēs katrs to varam saprast savai dzīvē pareizi kaut kā. Un tas man tā uzrunāja, es domāju, daudzi no mums neapzināmies īstenībā, ka mūsos ir daudz vairāk kaut kas iekšā. Mēs varam teikt, ka jā, tu jau esi īpašs, jā, tev jau tāda apstākļi, man tur darbs ir 8 stundas dienā, jā, man bērns ir tur, nezinu, cits kalpošanā tālāk. Man arī ir darbs 8 stundas dienā, man arī ir 2 bērni, man arī ir cits kalpošanas. Tas viss notiek paralēli. Es gribu pārbaudīt, uz ko es esmu spējīgs.
Ja es neapzinos, cik daudz es gribu pārbaudīt, es gribu zināt, uz ko es esmu spējīgs, un es gribētu, lai arī mēs visi gribētu sevi pārbaudīt, jo mēs kopā varam izdarīt daudz vairāk nekā pa vienam. Lūk, vispār, jā, ja es nebūtu bijis šeit, un ja nebūtu mācītājs piedāvājis, es noteikti nebūtu tik priecīgs kā tagad. Tāpēc paldies mācītājiem par iespēju, un paldies katram iesaistītājiem, un vispār īstenībā varētu teikt visiem, jo katrs ir piedalījies manā dzīvē. Un es piedalīšos jūsu dzīvē. Tā kā prieks jūs pazīt. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauks vakars.